Programma nosūtījums uz muzeju ir lielāka projekta Art and Prescription daļa, un projekts tiek īstenots vairākās Eiropas valstīs, un arī Cēsu novads ir viens no partneriem, un mēs saviem aktivitāšu dalībniekiem piedāvājam iespēju 8 nedēļu garumā piedalīties programmā, kurā ir dažādas kultūras aktivitātes, kas tiek īstenotas Cēsu novada muzejos. Projektā ir iesaistījušies 4 muzeji, un katrs piedāvā savu īpašo programmu, gan parādot muzeja krājumu, stāstot muzeja stāstus, gan arī pieaicinot māksliniekus, amatniekus, kuri vada dažādas darbnīcas, nodarbības, visdažādākās mākslas aktivitātes, kas ļauj cilvēkiem gūt pozitīvas emocijas, būt kopā. Jo priecīgs cilvēks, aktīvs cilvēks, cilvēks, kurš ir daļa no kādas kopienas, viņš ir arī veselīgāks, laimīgāks. Un tas arī ir tas galvenais mērķis – dot cilvēkiem iespēju satikties un baudīt kultūru, mākslu un būt kultūras un mākslas daļai. Tas ir ļoti tieši saistīts ar muzeja misiju, paplašināt to mērķa auditoriju un sasniegt tos, kurus mēs varbūt ikdienā nesasniedzam. Un šis ir brīnišķīgs veids, kā to varēja izdarīt. Otrs, kas man šķiet ļoti svarīgi, muzeja kolēģiem arī tās ir liels izaicinājums un izaugsmes iespējas. Tādēļ man šķiet, ka tas ir appusēji vērtīgi gan tiem, kas atnāca, gan tiem, kas piedāvāja. Šis projekts nepārprotami deva man personīgi pašai arī izaugsmi un arī iespēju tikties ar tiem cilvēkiem, kuri var būt dažādu iemeslu dēļ netiktu mūsu kultūras iestādē. Tad man ir iespēja parādīt viņiem aktuālus mākslas un kultūras procesus, kas mums šeit pašreiz notiek, dot viņiem tādu iedvesmu. Es kā muzeja pedagogs esmu pieradis sekot kaut kādiem nodarbības formāliem standartiem, kam ir jāsakrīt, lai tu apmierinātu skolotājus, skolēnus, skolas kritērijus un vēlmes, bet šajā gadījumā ierodoties šiem dažādiem cilvēkiem ar dažādiem fiziskām spējām, ar dažādu emocionālo fonu, krita visas šie te standarti un kritēriju formālās prasības vienkārši nestrādāja, un jauki bija, ka šie cilvēki bija ļoti pieņemoši, ļoti atvērti, un tas arī noteikti palīdzēja novadīt šīs nodarbības ļoti pilnvērtīgi un kvalitatīvi. Man pašai ļoti brīnišķīga pieredze. Jāsaka, šiem 30 nostrādātajiem gadiem muzejā tāda visemocionālākā pieredze. Es domāju, ka daudziem kaut kas mainīsies, kaut kam ir jāmainās noteikti. Piekritu šiem projektam, jo es praktiski pašlaik esmu mājās. Tā ir laba iespēja bez maksas tikt sabiedrībā. Forša atmosfēra, labi cilvēki, tās aktivitātes ir labas. Bija zināmas, bet nebija darītas. Un sevišķi tādā vecumā, un tā kā mēs no senioru mājas un viss tās stundas, ko te pavadi, tu labi jūties un viss ar jaunu cilvēku, viss ar no visām pusēm te ir. Protams, ka ļoti skaisti arī pa muzejiem, tu uzzini daudz ko, kam tu dzīvēs paskrējis garām. Šī programma manā dzīvē ierasa ļoti lielas pārmaiņas. Man radās motivācija kaut kam jaunam, ko pat nekad neesmu mēģinājusi. Motivācija arī meklēt kādu patstāvīgu nodarbošanos, uz ko esmu sen jau dzīvē tiekusies. Ir vērts to pamēģināt, jo nekad nav par vēlu pamēģināt kaut ko jaunu, kaut ko nebijušu un kaut ko īpašu.